Un tagad es gribētu liecināt, un pēc tam es gribētu, ka mēs vienojamies pateicībā par Lūciju. Tātad kaut kādu laiciņu atpakaļ man vispār šitas te vispār šitie te rudens mēneši ir bijuši kā pa kalniem un lejām visādi. Un tagad kopš 6. septembra man bērni bija saslimuši, gan bērni, gan mēs visi bijām apslimuši, un Lūcija klepoja kaut kādu pusotru mēnesi. Es piezvanīju ārstam, uzprasīju, lai uztaisa viņai rentgenu, jo viņa visu laiku klepo. Mēs uztaisījām rentgenu un atklājās, ka viņai ir plauškarsons. Bet viņai vispār nebija ne temperatūras, nekā. Viņa ēda, dzēra, gāja uz bērnu dārzu, pat uz baseinu, un viss bija kārtībā. Un tad es sapratu, ka mans vīrs arī klepo diezgan daudz, un vajadzētu arī viņam pārbaudīties. Un mans vīrs, es zvanu ārstam un prasu, vai viņam arī nevar uztaisīt tā kā rentgenu, viņam uztaisīja rentgenu, un viņam atrada plaušās kaut kādus perēkļus. Viņam atrada kaut kādus perēkļus, un viņam cēlās temperatūra ļoti strauji. Es skatos, viņš vienmēr ir viņš visu laiku kaut ko dara, un te pēkšņi viņam vispār nav spēka neko padarīt. Vakaros viņam ir 39-40 temperatūra. Es aizbraucu Mēs aizbraucām uz slimnīcu, mēs bijām pie ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts saka, ka ir vajadzīgs datortomogramma, un līdz datortomogrammai neko nedarīsim. Bet tad, kad pirms datortomogrammas taisīšanas viņam pacēlās tieši tai vakarā ļoti augsta temperatūra, gandrīz 40, un es viņu aizvedu uz slimnīcu uz Kuldīgu. Kuldīgas slimnīcā bija tā, ko jūs gribat... jūs taču šodien bijāt pie ģimenes ārsta. Es saku, jā, bet cilvēkam ir temperatūra, jūs viņu pat nepaklausīsieties. Protams, viņi izdarīja tas, kas bija jāizdara, viņi viņu paklausījās, sapilināja, un viss jau it kā bija kārtībā, bet viņi teica, nākamajā dienā jābrauc ir pie tā ārsta, kā viņu sauc, es neatceru, pulmonologs, kaut kas tam līdzīgs, ja? Bet pirms tam es esmu runājusi arī ar Ivetiņu, un tāpēc es arī zinu, ka Dievs, Lūcija, nāc šurp, par tevi lūgs pēc tam. Labi, bet nāc atpakaļ. Un mēs tā kā, mēs pirms tam runājam ar Ivetiņu, un Dievs dod cilvēkus ar pareizajiem kontaktiem. Viņš iesaka, es varēju paklausīt un aizbraukt uz Kuldīgu, bet es izlēmu tieši tai dienā no rīta, vēl pirms es viņu aizvedu uz to slimnīcu uz pārbaudi. Ivetiņa man ieteica vienu ārstu, un es viņam piezvanīju, un viņa vienkārši runāja ar savu mammu, un tā pēkšņi atgādina, viņa zina tādu un tādu ārstu. Un mēs no rīta jau bijām piezvanījuši, un tas ārsts bija ar mieru mūs jau 9 no rīta pieņemt. No rīta man bija izvēle, vai nu es braucu uz Kuldīgu pie pulmonologa, vai nu es braucu uz Liepāju pie ārsta. Mans dēls viņu aizveda uz Liepāju pie ārsta, es palikos mājās, un tur viņam pateica, ka viņam ir tuberkuloze jau no 2007. gada. Un ārsti vienkārši visus rentgenus, viņš pacēla augšā visus rentgenus, ārsti neko neredzēja. Mans dēls sēdēja koridorā, kuru arī pasauca kabinetā, pārbaudīja, viņš tikko taisīja rentgenu, jo viņam arī bija tas klepus. Un tur pateica, ka viņam viss ir kārtībā, viņš to pacēla, viņš pietuvināja, viņš saka, rekurte arī jau sākās perēkļi. Ārsts tiešām ļoti cītīgi piegāja pie tā visa, jo Kristiānam vispār neparādīja nekādas pazīmes. Viņam uztaisīja, vajadzēja tās krēpas noņemt, visur viņš bija negatīvs, bet ārsti neapstājās, kamēr neatklāja. Bija datortomogramma, viss kaut kas, un atklāja. Un tad mums visai ģimenei bija jābrauc tā kā pārbaudīties, vai mums tas viss nav. Un Lūcija arī klepoja. Un mēs aizbraucām, un ārstam likās ļoti dīvaini, viņš viņu paklausījās, viņš pārbaudīja, un viņš no sākuma Daniela pārbauda, pasauc Daniela baiga, nāc šurp. Mums ar Džesiku viss bija kārtībā, uzreiz viņš tam Danielam saka, nāc šurp. Viņam kaut kas nepatika. Es domāju, ej nost pēdējo vīrieti atņems man tagad, un es mājās palikšu viena pati ar Lūciju, tas būtu traki. Bet nē. Beigās Danielam viss arī bija kārtībā, es biju priecīga, un tagad Lūcija un viņu pārbauda. Un es pirms tam jau sapratu, ka Lūcijai ir tuberkuloze. Es sapratu to, es to arī pieņēmu, jo viņa klepoja, viņa bāla, viņai tie riņķi zem acīm, un es zinu, kāds ir mans bērns, un es tā kā iekšēji sapratu, ka viņai ir. Viņai uztaisīja to zaķīti, un tagad mums ceturtdien ir jābrauc atrādīt, bet otrdien lūkšanās, mums bija lūkšanas, augšā bija Jānis atbraucis,
un lūdza. Un es pat nepateicu, par ko ir jālūdz. Vienkārši mēs lūdzām. Mēs lūdzām par Lūciju, un tajā brīdī, pēc tās lūkšanas, es vēl meitenēm teicu, ka ir jālūdz par Lūciju, un viņas teica, jā, viņas paturēs viņu lūkšanās, bet es tā, braucot mājās, es sapratu, viss ir piepildīts. Es dzirdēju tādus vārdus, viss ir piepildīts. Un es jau neskatījos uz Lūciju, ka viņai būtu tā tuberkuloze. Es pirms tam pārbaudīju visu laiku to zaķīti, man ceturtdien ir jāatrādās, un viņš tāds, pirmajā dienā viņš bija tāds iesarkans. Bet es tā kā sev teicu, tas ir tāpēc, ka Lūcija ir ļoti alerģiska, un viņai viss kaut tikko kāds kodums, un tas ir vienkārši pārvēršās pusotru mēneša trakumā. Un es vienkārši, es pieņēmu to, un man sirdī uzreiz ienāca miers. Man sirdī uzreiz ienāca miers, un zinat, līdz ar to mieru, kas man ienāca sirdī, zaķīts arī palikās ar vien mazāks un mazāk, un tas sarkanais punkts vairs nebija sarkans. Un es apliecināju katru dienu, viss ir piepildīts, jo es atceros tos vārdus. Es atceros to mirkli, ka viņas man galvā izskanēja, mēs braucām mājās, un tas bija aiz zirņiem, mazlietiņ gabaliņa aiz zirņiem, un es saprotu, ka viss ir piepildīts. Un es uz tā pastāvēju. Ceturtdien, kad mēs aizbraucām, ārsts paskatījās, viņš teica, viss kārtībā. Viss ir pilnīgi kārtībā. Un es gribētu, ka mēs vienojamies, jo Dievs ir varens Dievs. Viņš iedod tev noteiktus cilvēkus. Pati uz savu galvu varbūt es neizdarītu, bet tāpēc arī mēs esam viens otram. Viņš noteiktajiem cilvēkiem iedod cilvēkus. Viņš lieto katru no mums. Viņš katram no mums dod. Un tā ir mīlestība. Tā ir tā lielā mīlestība, jo viņš negrib, ka kāds no mums slimo. Viņš negrib, ka kādam no mums ir slikti. Viņš negrib, ka gan pieaugušie, gan bērni, gan veci cilvēki, ka viņi ir nevarīgi. Viņš grib, ka mēs visi, ka mēs tiešām aizejam mūžībā laimīgi un ka mēs arī nodzīvojam šo dzīvi laimīgi, ka mums nekas nesāp. Protams, diemžēl tā nav, bet tad, kad mēs satveram to vārdu, tad, kad mēs pastāvam uz to, viss ir piepildīts. Un jā, man nāk, vēl joprojām es tā paskatos, Lūcija joprojām ir bāliņa, bet viņa ir izslimojusi plaušu karsoni. Protams, ka viņa būs bāliņa, protams, kamēr organisms atjaunosies un viss būs kārtībā, bet vienkārši viss ir piepildīts. Un tāpēc es gribu teikt, katrā mūsu dzīvē jāpastāv uz to, ka viss ir piepildīts. Jēzu sita pie krusta, viņš cieta. Un viņš pateica, viss ir piepildīts tajā brīdī. Un viss ir piepildīts manā dzīvē, tavā dzīvē. Viss ir piepildīts, vienkārši pastāvi uz to. Un tagad es gribu, ka mēs pasakamies Dievam, jo es viņam pasakos, bet es gribu, ka mēs kā ģimene, kā draudze to izdaram kopā. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs, es Tev pasakos par Lūciju. Paldies Tev, Dievs, ka viss ir piepildīts, ka Tu esi izdarījis, ka viss ir paveikts. Es Tev pasakos, mīļais debes Tēvs, par to, ka organisms atjaunojās, par to, ka viss tiek piepildīts. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs, ka Tu darīsi vēl lielas lietas pie šīs meitenes. Es Tev pasakos un slavēju Tevi. Āmen. Un paldies, ka jūs man esat visi un ka mēs varam visi kopā. Es arī ļoti mācos uzticēties. Es tiešām ļoti mācos, jo patiesībā man vajadzēja uzreiz, tikko ir šaubas, rakstīt un mēs visi kopā lūgtu. Bet tā ir skola. Tā mēs mācamies un es arī mācos. Tātad par šodienu. Es ļoti ar Dievu runāju, es vakar vēl nezināju vispār, ko runāt, un es šodien no rīta pamodos 5 un es staigāju, un es saku, Dievs, ko lai es gribu, lai tas nav man, es gribu, ka tas ir draudzei, un es tā kā pati no sevis domāju ļoti gudrus, varētu runāt par lepnību, un man visu laiku atgriežas uz mīlestību, bet visi runā par mīlestību, un es tā, par nepiedošanu, cik mēs daudz esam, ka mēs nepiedodam kaut kādas lietas, un man atkal atgriežas par mīlestību. Es domāju, bet Dievs visi runā par mīlestību. Tas taču ir tik ļoti, tas visi par to runā un neko tas, tie, kas mīl, tie mīl, tie, kas nemīl, tie nemīl. Bet mani tik ļoti uzrunāja, man Dievs šodien tiešām ļoti uzrunāja. Es lasu Bībeli, es paklausos kaut ko no 5, un man nekas nenāk prātā. Un es domāju, labi izdarīšu tās lietas, kas ir jāizdara no rīta, un pēc tam tā kā apsēdīšos ar skaidru galvu, lai nav pa mīlestību, jo Dievs, es gribu, lai tas ir tas, ko Tu saki, nevis tas, ko es saku.
Un es tur kārtoju, un man tik nāk par to mīlestību atpakaļ, un es tik grozu, un es saprotu, ka man ir jāpadalās par mīlestību mazlietiņ. Tātad, par ko tad tieši, ko nedara mīlestība? Ko tad mīlestība vispār nedara? Mīlestība dara visu, vai ne? Es tā šodien kā nekad tā no sirds sapratu, ka, bez mīlestības jau nevar notikt nekas. Bez mīlestības īstenībā mēs nebūtu arī šeit. Mēs varam sev piespiest būt šeit mazlietiņ. Bez mīlestības tu aizej ciemos, cik tu ilgi pasēdi ciemos. Un tad tu atnāc atpakaļ uzreiz. Un tad tev viss neapmierina, tā kā Taņa stāstīja, un tu esi dusmīgs, un tu pa katru sīkumu tu piekasies. Tas viss ir mīlestība. Un tas viss, ko darīja Jēzus, kur Jēzus gāja un ko viņš darīja, tā ir Dieva mīlestības izpausme mums, lai parādītu mums piemēru par to, ko mēs daram un kāpēc mēs vispār to daram. Un 1. Jāņa 4, 15, 16 ir teikts, kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Mēs esam atzimuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Tātad, pirmā mīlestības izpausme ir Jēzus. Dievs tik ļoti pasauli ir mīlējis, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu. Deva. Un kas tad ir mīlestība? Man Lūcija 100 reizes dienā. Mamu, es tevi mīlu. Mamu, es tevi mīlu. Vai vārdi un vai kas nāk pirmais? Darbi vai vārdi? Kas nāk pirmais? Darbi. Bet mēs kaut kā ļoti bieži gribam dzirdēt vārdus. Bet tad, kad tev tas cilvēks, tu vari dzirdēt tos vārdus, bet tad, kad tev tas cilvēks ir tuvs, tu gribi redzēt arī darbus. Tev nepietiek ar to, ka tev saka, es tevi mīlu, es tevi ļoti mīlu, bet es tev piezvanu un tu pasaki, šodien es nevaru, bet es tevi tik ļoti mīlu, jo mīlestība ir upuris. Mīlestība ir upuris. Jēzus upurējās, lai tu būtu šeit. Jēzus upurējās, lai tavi grēki tiktu piedoti. Jēzus upurējās, mīlestība ir upuris. Un viņam nav jābūt, tev tagad nav jāiet, jānes savus krusts, fiziski jāliekās pie krusta, sitiet mani krustā. Nē, bet katra lieta, ko tu izdari, katrs upuris, ko tu nes. Kas ir upuris vispār? Mūsu laiks ir upuris, vai ne? Mūsu nauda ir upuris, jo labi, naudu vēl var atgūt atpakaļ. Savu laiku tu nekad neatgūsi. Tas ir vislielākais upuris, kas vien ir. Vislielākais. Jo tu priekš kaut kā atdod savu laiku. Tu priekš kaut kā, tu par kādu gribi aizlūgt, tu ar kādu gribi palikt kopā, pabūt kopā. Tas ir upuris un tas ir tavs laiks, ko tu nekad vairs neatgūsi atpakaļ. Nekad. Tāpēc, tad, kad cilvēki ģimenē pavada laiku kopā, kad viņi kopā kaut kur aizbrauc, to laiku tu nekad neatgūsi atpakaļ, bet tu vienmēr atcerēsies. Mēs vakar sēdējām, es vakar diezgan vēlu pabeidzu darbu, un mēs visa ģimene sēdējām mašīnā pie Hesburgera. Daniels aizgāja pakaļ Hesburgeriem visiem, jo es sapratu, ka es nepaspēšu uztaisīt, un mēs tagad sēžam, gaidam Danielu, Džesikas nebija, Kristiāns, mans vīrs un Lūcija. Un mēs sēžam un Kristiāns, viņš man saka, šīs būs labas atmiņas. Es saku, kādas? Viņš saka, tas, ka mēs visi tai mazajā mašīnītē saspiedušies sēžam tagad, tad, kad tev mamma būs liela mašīna, viņš man saka. Es saku, tu domā, man būs? Viņš saka, protams, ka tev būs. Viņš saka, bet tad mēs atcerēsimies, kā mēs visi pie Hesburgera sēdējām. Sīkums. Pavisam sīkums, bet tas ir mūsu laiks kopā. Kaut kādas lietas, ko mēs izdaram kopā ar savu ģimeni, kaut kādas lietas, kur mēs kopā aizbraucam, kaut kādas lietas, es vēl nesen šķirstīju bildes. Bildes ir ļoti labi pierādījums tam, ko mēs daram kopā, kur mēs lietojam savu laiku, ko mēs daram.
Mēs varam vienkārši savu laiku veltīt tikai sev. Es nesaku, ka nav vajadzīgs laiks sev, bet tas laiks ir vajadzīgs, un tas ir tavs upuris. Ir vajadzīgs laiks sev, lai pēc tam tu viņu vari dot citiem. Tas ir vajadzīgs. Tālāk. Tātad mīlestība vairāk dara, nevis runā. Un mīlestība ir darbība. Ko darīja Jēzus? Jēzus sēdēja, viņam apkārt sēdēja mācekļi, kuri katrs pēc kārtas atkārtoja: Jēzu, es tev mīlu, Jēzu, es tev mīlu. Un tad Jēzus teica: nu ejam kaut kur, un viņi tik: nē, Jēzu, pasēd ar mums, es tev mīlu, Jēzu. Tā nebija. Viņi gāja kopā ar Jēzu. Un ko darīja Jēzus? Jēzus gāja, vai ne? Jēzus dziedināja, Jēzus atbrīvoja. Ko vēl darīja Jēzus? Jēzus darīja, darbības vārds. Tātad mīlestība ir darbības vārds, jo Jēzus, es neesmu lasījis, ka Jēzus, ko tad? Bet mīlestība ir arī tā, kas dara. Ja mēs, protams, mēs varam pieņemt mīlestību kā mīlestību, mēs varam pieņemt, jā, es tev mīlu, bet mīlestība ir tomēr darbības vārds. Viņa ir patiešām jā, Guntiņa, jā, tādā ziņā jā, bet es uztveru mīlestību kā darbības vārdu. Viņai ir jābūt mūsu dzīvēs, mīlestībai ir jābūt kā darbības vārdam. Jo pasaulē, jā, viņa ir lietvārds, viss ir kārtībā, bet mums ir jābūt, ka mīlestība ir darbības vārds. Mīlestībai ir jābūt. Jo, ja es nestāstīju, cik ļoti viņš visus mīl, un tagad kuļaties paši ārā, darat paši, cīnaties paši. Es jūs ļoti mīlu, bet jums ir jābūt stipriem, un tāpēc cīnaties paši, mēģināt pie Dieva atnākt kaut kā paši. Tā nenotiek. Mīlestība ir darbība. Tātad otrais, ko mīlestība nedara. Es šodien sapratu to lūkšanas, manī ienāca, man Dievs pateica, ka tad, kad tu lūdz bez mīlestības, tad tam nav nozīmes. Tātad mīlestība, kā tu redzi to blakus cilvēku? Kā tu viņu ieraugi? Tad, kad tu lūdz bez mīlestības, tad nav nozīmes tam, jo tev ir galīgi vienalga tas cilvēks. Dievs caur tevi nevar darboties, ja tev cilvēks ir galīgi vienaldzīgs. Dievs nevar caur tevi darboties. Tātad, ja es gribu rezultātu lūkšanai, man no sākuma ir jādabūt tā mīlestība, tā Dieva mīlestība, kā viņš tevi redz. Ja es gribu lūgt par Haraldu, es no sākuma viņu iemīlu, es viņu ieraugu, kā Dievs viņu redz. Es ieraugu, kā Dievs uz viņu skatās. Un es ne ļoti bieži redzu, kā Dievs uz cilvēkiem skatās. Es redzu pati, es redzu ar saviem spēkiem. Es esmu ļoti gudra un es taču labāk redzu. Bet, zini, tu pats spēj ieraudzīt tikai kļūdas. Cilvēks spēj ieraudzīt tikai kļūdas. Cilvēks spēj ieraudzīt tikai negatīvo. Tad, kad Dievs tevī redz, viņš redz tikai to labo. Jo viņš mīl tā. Viņš nemīl tā, kā mīlu es. Viņš nemīl tā, kā mīl kaut kas, kā mēs katrs mīlam. Jo mēs katrs mīlam arī ar savām dabīgajām acīm, ar savu dabīgo. Tu slikti izturies, tu neklausi, tu nedari. Bet Dievs tā neredz, viņš tev nevienu mirkli. Tad, kad tu nāc pie viņa un saki, Dievs, man vajag palīdzību, viņš nevienu mirkli tev nepasaka, zini, tu atceries, kā tu vakar uzvedies? Tu atceries, ko tu vakar darīji? Tu atceries, ka tu pirki tos kabatas lakatiņus un neticēji, ka tev nebūs? Viņš tā nevienu mirkli nepasaka. Viņš uz tevi skatās kā uz īpašu. Tu esi īpašs. Tu esi mīlēts, tu esi lolots, tu esi dārgs, tu esi dārgakmenīts. Un esi tikai tu. Katrs mēs esam tikai mēs, tikai es. Tikai es un viņš, tikai Ļuda un viņš, tikai Daiga un viņš, un vairs viņš nevienu citu neredz. Un tad, kad tu mīli ar Dievu mīlestību, tu pat nevari ieraudzīt, jo tu liec rokas virsū un tu mīli. Un tā mīlestība, kas ir Dievs tevī, viņa dara brīnumu.
Viņa dziedina. Viņa atbrīvo. Mīlestība, kas ir Dievs tevī, jo tu pats nevari dziedināt, un tu pats nevari atbrīvot, un tu vari likt rokas virsū 100 reizes. Bet tad, kad tu to dari mīlestībā, jo Dievs ir mīlestība, un viņš, ja viņš ir tevī, ja tu viņu mīli, viņš ir tevī, tu esi viņā, viņš to izdara. Viņš visu izdara. Tad viss ir piepildīts. Tātad, vai mēs redzam katru cilvēku tā kā Dievs redz? Tad vispirms, pirms mēs lūdzam, mēs paskatāmies uz cilvēku, mēs ieraugam cilvēku, kā Dievs uz viņu skatās, un mēs vienkārši, es šodien to atklāsmi saņēmu patiesībā, es kaut kur dzirdēts, protams, noteikti, ka kaut kur dzirdēts, bet tas priekš manis, tas notika šodien. Šodien no rīta tas notika. Paldies Tev, Dievs. Tātad, mīlestība, ko vēl mīlestība nedara? Mīlestība nenosoda, nezinot un neuzklausot citu viedokli. Un par šito es arī šodien domāju. Es vispār ļoti daudz ko šodien domāju. Un cik bieži mēs izdarām secinājumus, neuzklausot citu viedokli. Mēs vienkārši ieraugam, jo mēs jau redzam to, ko mēs redzam fiziski. Bet varbūt bija nezinu cik apstākļi. Varbūt bija kaut kādas lietas, kurām nav bijuši jābūt. Varbūt bija kaut kas, par ko vispār tagad nevajadzētu ne cepties nekā. Mēs neuzklausām citu viedokli, mēs neuzklausām citu, ko mēs neļaujam cilvēkiem attaisnot sevi. Un varbūt tā nemaz nav, jo tā izskatās tev. Bet patiesībā ir pavisam savādāk. Un mēs uzbrukam cilvēkiem, mēs viņus lamājam, un es arī esmu viena no tām. Es atceros, cik reiz, jo tev ir mācīts tā, un tu kā burta kalps esi uzņēmis kaut ko vienu, un tu pārējo nemaz neredz. Bet te ir rakstīts, ka ir jābūt tā un šitā. Bet varbūt tur ir kaut kādi iemesli, kāpēc nav tā un šitā. Varbūt ir kaut kādi iemesli, ka tas cilvēks, piemēram, neatnāca iztīrīt telpu, tāpēc, ka viņš nevarēja. Varbūt viņš gāja un kāju salauza. Un tagad mēs atnākam un ieraugam, telpa ir netīrīta. Ej nost! Šodien kādam Kristīnai bija jāiztīra telpu, un viņa nebija. Kāpēc Kristīna nebija vispār ārprāts? Kā šitā te var? Un mēs sākam nosodīt. Un mēs nemaz neuzklausam. Viņai varbūt bija ļoti, ļoti, ļoti svarīgs iemesls, kāpēc viņa nebija. Bet mēs to pat nedzirdam. Varbūt viņai, es nezinu, noslīka telefons un vēl nezinu, kas notika, un viņa pat nevarēja nevienam paziņot to. Bet mēs to nemaz nezinām. Bet, Kristīnī, ja es vārdā, tev neviens telefons neslīgs, ja? Tas jau bija sen. Tas jau bija sen, bet vairāk nebūs tā. Mēs vienkārši neuzklausām citus. Mēs neuzklausām cilvēku viedokli. Bet izdarām secinājumus. Un tad tos secinājumus mēs ne tikai izdarām, bet mēs indējam citus, mēs nesam viņus pasaulē, un mēs stāstam pārējiem, mēs aizēju pie Ivetas, redz kā, nav vot es tā nedarītu, un tagad nav iztīrīt. Un Ivetiņa, jā, tiešām nav iztīrīt. Jā, nav, un es vēl pielieku klāt, jo mēs cilvēcīgi, mēs pieliekam vēl klāt, un tad mums sanāko tāds stāsts. Un tad tas stāsts aiziet tālāk. Un tad beigās, kad mēs dzirdam, zinat, tos klusos telefonus, viens otram pasaka, un beigās sanāk tāds stāsts, ka tu vienkārši brīnies, tur vispār tas nebija nemaz domāts. Bet jā, mīlestība nenosoda. Un nenosoda nezinot, arī zinot viņa nedrīkst nosodīt. Arī zinot, mums vispār nav daļas. Bībelē ir teikts, ka mēs katrs atbildēsim par sevi. Katrs pats par sevi. Katrs pats par sevi. Es par sevi, es neatbildēšu par savu vīru, es atbildēšu pagaidām par Lūciju, ja? Un līdz viņai paliks 18, pēc tam viņa atbildēs pati par sevi. Mēs atbildam katrs pats par sevi. Un tātad es nevaru atbildēt un tagad teikt Heidijai, jo tagad tev ir jādara tā un šitā, jādzīvo tur un šitur, un vispār jāstrādā tur un šitur. Es nevaru. Viņa pati par sevi atbildēs. Ja viņa kaut ko dara, viņa pati par sevi atbildēs. Man galvenais ir skatīties uz sevi. Man galvenais ir klausīties, ko Svētais Gars saka par mani. Kā viņš mani redz. Kas man ir jālabo.
Kā man kaut kas ir jālabo? Jā, man arī ir jālabo kaut kas, un svētā, ja es neuzklausīšu svēto garu, kurš man saka, kas man ir jālabo sevī, tad es uzklausīšu noteikti vēlnu, kurš man paskaidros, kas man ir jālabo Heidijā. Jo man jau viņā būs jāizlabo. Es būšu tā labā māsa, kur aizies, un tagad pateiks viņai, tu to dari nepareizi, ot es tāda pareizā. Un tā jau ir lepnība, un tur jau ir cits stāsts, tur ir pavisam kaut kas cits. Bet patiesībā mēs katrs atbildam pats par sevi. Mīlestība nenosoda, mīlestība uzklausa un mīlestība saprot. Pat tad, kad varbūt tev liekas, ka tu nevari saprast. Jo mēs katrs domājam savādāk, mēs katrs dzīvojam savādāk, mēs katrs nākam no dažādām vidēm. Un nav obligāti, ka manas domas ar tavām domām ir jāsakrīt. Nav tas obligāti. Tātad mīlestība nepatur sevī. Viņa dalās. Man Lūcija ļoti atgādina Vilni. Tāpēc, ka Vilnis tāds interesants. Viņš var ar tevi vispār nerunāt, un pēkšņi viņš izdara kaut kādu mīlestības apliecinājumu. Viņš ar tevi var vispār neko nepievērst tev uzmanību, un pēkšņi viņš tev atnes kafiju, un tu vispār to negaidi. Un šodien es jau vairākas reizes esmu ievērojis, bet šodien es tā skatījos uz Lūciju. Lūcija ar veltiņu vispār nav nekāda sakara. Viņa atnāk, viņa zina, ka tāda veltiņa ir un viss. Un vienmēr normāls cilvēks, jā, nevis tāds interesants cilvēks, jā, normāls cilvēks ar normālu domāšanu. Ja man kaut kas būtu, es noteikti gribētu ar kādu padalīties, es noteikti padalītos ar sev tuvākajiem cilvēkiem. Noteikti tur, kurus es tā vairāk pazīstu, es viņiem. Bet Lūcija šodien viņai tur pēdējā konģa bija palikusi, viņai tās bitītas konģas, viņa vakar ļoti man prasīja nopirkt, un tagad viņai pēdējā konģa. Es jau domāju, viņai jau patīk it kā dalīties, es domāju, viņa tulīt kādam iedos. Viņa paņem un iedod veltiņai. Vienkārši. Paņem un iedod. Un viņa pat ieviņu vairāk, man liekas, pazīst nekā veltiņu, jo viņa man bieži par ieviņu prasa. Te viņa pēkšņi veltiņai iedod. Un tas ir viņa ir ļoti interesanta, bet viņa dalās, jā. Viņa vispār. Un es domāju, ka tas ir tas Dievs, kurš tevi grib iepriecināt. Viņš jau neskatās, cik ļoti tuvu tu pazīsti kādu, bet vienkārši, lūdzu. Un viņai tas tā bija vienkārši, lūdzu, tev konģa. Vienkārši tāpat. Un tas bija tā ļoti mīļi. Es tā paskatījos, es domāju, tas ir ļoti mīļi un forši, jo Dievs tāds ir. Un, zini, mīlestība nav tā, kas mīlestība nepatur sevī. Tas, kas tev ir, tu vari iedot. Pagaidiet, es talīt. Gunti, lūdzu. Super. Es tieši domāju, tāpēc taisi vaļā un paņem vienu. Un iedomājieties, tad, kad mēs dalām, jā, tu paņem vienu un padalies tālāk uz priekšu. Apstieties, cik daudz jūs smaidat. Cik daudz tagad vispār smaida cilvēku. Viņa vēl nav padalījusies, viņa tik pateica, ka grib dalīties. Viņa tik pateica, ka viņa grib dalīties, vēl viņa nav dalījusies, bet vairāk nekā visi laimīgi, vairāk nekā zāle smaida, daži cilvēki tik nesmaida. Un iedomājieties, Vilnis nesmaida. Tagad smaida. Iedomājieties, un tā ir tas dalīšanās prieks. Jo tu vari paņemt sev un paturēt sev, aiziet mājās un apēst. Bet tu vari, tas, kas tev ir, kas tev ir iedots, tev ir iedots. Un tu gribi ar to dalīties. Un mums ir iedots. Zināt, kas mums ir iedots? Mums ir iedota mīlestība. Dievs tik ļoti pasauli mīlējis, tik ļoti, ka viņš atdeva savu dēlu. Viņš atdeva savu dēlu. Un Dievs tik ļoti cildiņu nedzird. Jo tas atver. Tas, ka tu dalies ar to, kas tev ir, tas atver sirdis.
Tas atver sirdis. Un citreiz liekas, es šonedēļ ar Dievu runāju, es saku, bet Dievs, es lūdzu, un es tādu, atver tās sirdis. Kāpēc citiem sirdis, tad, kad runājam par tevi, Dievs, tad, kad stāstu par tevi, citiem sirdis ir nocietināts, un viņi negrib atvērt. Un Dievs teica, jā, vairums sirdis ir nocietināts, bet tu nekad nezināsi, kam viņas nav nocietināts, ja tu neiesi un nerunāsi. Ja tu neiesi un neteiksi, cik labs es esmu. Tur ir jāņem 2 dāmas uzreiz droši, un tad ir jāpaņem, nevar neņemt. Dievs ir tik ļoti labs, ka viņš tevi ir izglābis, viņš tevi ir atbrīvojis, viņš tevi ir izraudzījies par savu sūtni, lai tu dotu. Nevis dotu končas, bet arī končas, bet lai tu dotu mīlestību. Mīlestību, jo mīlestība ir tā, kura atver sirdis. Mīlestība ir tā, kura pat viscietākās akmens sirdis, viņa, paldies, Gantiņ, pat viscietākās akmens sirdis, viņa tā kā vairs atkausē, atkausē. Lietas kaut kur pēc tam varēs vēl paņemt. Un tāpēc mums ir tā jāmīl, lai paliek vēl pāri, lai stāv un ka var ņemt. Mums ir jābūt tai gaismai, mums ir jābūt tiem, kas spīd. Un, zināt, mēs katrs ejam kaut kādam posmam cauri. Es arī varbūt tagad neeju tam vieglākajam posmam cauri, bet Dievs zina. Viņš zina, kurā brīdī, kas tev ir vajadzīgs. Viņš zina, kurā brīdī tevi stiprināt. Viņš zina cilvēkus, kuri pie tevīm pienāks. Viņš zina katru to, viņš zina tavu dzīvi. Un viņš mīl tevi. Un es izlasīšu savu mīlestības pantu mīļo. Kurš man jau ir saņurcīts, sabeigts, saplēs, apzīmēts. Tātad tas ir izrakstīts no mīlestības grāmatas, tas ir tas pats, kas ir 1. korintiešiem, tikai tas ir cits tulkojums no Keneta Heigena grāmatas, tātad no korintiešiem 13, bet mazliet citiem vārdiem, tas ir cits kaut kāds tulkojums. Tātad mīlestība iztur ilgi un ir pacietīga un laipna. Mīlestība nekad nav skaudīga un nevārās aiz greizsirdības. Tā nav lielīga vai uzpūtīga, nec tā izturās augstprātīgi. Tā nav iedomīga, uzpūsta no lepnības, tā nav rupja, un tā neuzvedās nepiedienīgi. Mīlestība neuzstāj uz savām tiesībām vai viedokli, jo tā nemeklē savu labumu. Tā nav ātri aizvainojama, kaprīza vai viegli aizskaitināma. Tā neņem vērā pret to izdarīto ļaunumu. Tā nepiemin pret to izdarītās pārestības. Tā nepriecājās par netaisnību un negodīgumu, bet priecājās, ka taisnība un patiesība uzvar. Mīlestība pastāv zem jebkā un panes jebko, kas nāk. Tā vienmēr ir gatava ticēt labākajam katrā cilvēkā. Tās cerības ir negaistošas jebkādos apstākļos. Un tā pacieš visu, nekļūstot vājāk. Mīlestība nekad nebeidzās, nekad nekļūst vājāka vai noveco, un nekad neizbeidzās. Mīlestība ir tā, bez kuras cilvēks nevar dzīvot. Mīlestība ir tā, kas atkausē to visu. Mēs, ejot un darot, mums vienmēr ir jābūt tā, ka mēs esam gatavi piepildīties atkal. Un piepildīšanās avots ir viens. Tu nespēj dot to, kā tev nav. Un piepildīties tu vari tikai pavadot laiku ar viņu. Tikai ielaižot Jēzu savā sirdī. Tikai esot blakus viņam. Tad tu spēj mīlēt. Jo pārējais viss paliek. Tad, kad tu dari savā spēkā, tad, kad tu mīli, es gribu mīlēt, kaut ko es ļoti gribu mīlēt, tas ir tikai tavs lēmums,
lēmums arī ir svarīgs, bet tas ir kaut kas cits. Es mēģināšu pastāstīt. Tas ir tavs lēmums, kurš kaut kad, ja tu neveici, ja tu esi pieņēmusi lēmumu, piemēram, mīlēt, es nezinu, kaut kādu cilvēku, jau uz ielas mīlēt kaut kādu, nezinu, kaut vai bombzīti kaut kādu, bet tu esi pieņēmusi lēmumu, bet tālāk tu neko nedari. Es pieņēmu lēmumu, es viņu mīlu, un tu tālāk neko nedari, tad tas lēmums vienkārši izplēn. Viņš pazūd, tā nav mīlestība. Tā ir tā cilvēciskā mīlestība, bet tad, kad tu ej uz to, tu aizej pie viņa, tu sāc runāt, tu uzrunā viņu, un nevajag uzreiz skriet un teikt, tev jāpieņem Jēzus, ja ne, tu nokļūsi ellē. Jo tas nocietinās viņa sirdi. Es pa tuvu, ja? Tas nocietinās viņa sirdi. Viņš vairs negribēs ar tevi runāt. Bet tavi darbi, tas, ko tu darīsi, tā viņš ieraudzīs tavu mīlestību. Un tā mīlestība radīsies arī tevī. Par 10 jaunavām Mateja 25. 1 ir rakstīts. Tās 10 jaunavas bija gudrās un bija negudrās, vai ne? Un vienām bija eļļa, un tas stāsts ir pilnīgi par kaut ko citu. Jā, tas stāsts ir par kaut ko citu, bet viņas bija gudras, un viņam bija līdzā vēl ko pieliet klāt. Tāpēc, tad, kad mēs esam gudri, tad, kad mēs paturam sevi vēl bišķiņ, mums vēl ir jāpavada laiks kopā. Jā, Svētais Gars tur runā uz mani, un šodien es saprotu, ka es esmu mazliet attālinājusies, ka es esmu mazliet izdzisusi, bet man ir no kā paņemt, lai pielietu klāt un lai es atkal sāktu degt. Mums ir burvīgas zināšanas, mums ir kaut kas brīnišķīgs, bet mēs to nevienmēr izmantojam. Tas būtu tāpat, tā kā es jau vienreiz stāstīju, ka pie tavas mājas durvīm pieved, ļoti krutu mašīnu, ja tāda kāda nav nevienam, bet tu viņu neizmanto, un tu braukā ar kaut kādu galīgi sagrabējuši, bet tā mašīna, lai stāv. Un tā arī mums. Mums ir iedots kaut kas brīnišķīgs, mums ir iedots kaut kas liels. Paklausies, tu esi Dieva bērns. Tu esi mantinieks, un tev tas ir iedots, bet tu viņu neizmanto. Tu neizmanto tās privilēģijas, kuras tu vari izmantot. Tu to neizmanto, jo tev liekas, tas nav priekš manis. Velns tevi apmānīs 101 reizi. Svarīgi ir sadzirdēt, ko saka Svētais Gars. Svarīgi ir saprast, nē, es uz velna viltībām neuzķeršos. Vācies prom no manis ar visiem saviem puņķiem. Un es zinu, kas es esmu. Es zinu, kas man pieder. Tad, kad tu apliecināsi, tad, kad tu sevi redzēsi ar tādām acīm, ar kurām Dievs uz tevi skatās, tu varēsi ieraudzīt arī blakus cilvēkus ar tādām pašām acīm. Ar Dieva acīm tu redzēsi arī blakus cilvēkus, un tu sapratīsi, tas, kas ir tevī, tas ir lielāks par to, kas ir pasaulē. Tas, kas ir tevī, tas ir tas, kas var... Bībelē ir teikts, atgriezies, Jāņa atklāsmes grāmatā, atgriezies pie savas pirmās mīlestības. Pie savas pirmās mīlestības. Un kas ir tava pirmā mīlestība? Man ļoti patīk tie stāsti, tur, kur mācītājs stāsta, kāda viņiem ir laulības dzīve. Man tiešām ļoti patīk. Man patīk, ka Kenets Heigans teica, ka viņš... Kenets Heigans tas bija, jā. Un mūsu mācītājs arī teica, ka viņš taisa savai sievai brokastis. Viņš viņus uztaisa. Tas nevienmēr ir ērti un viegli. Nevienmēr tas ir labi. Un, zinat, man vīrs atbrauc tagad no slimnīcas, un viņš man saka, jāiet vārīt biesputru. Es saku, labi, ej vāri. Tā nebija jāsaka. Viņa jāsaka, es tev izvārīšu biesputru. Un es tā, man vēl tik daudz darba, tu taču pats vari sevi izvārīt, jo viņš man 5 reizes, viņš tā staigā vēl, jāizvār tā biesputra. Es saku, labi, vāri. Viņš vēl staigā un vēlreiz atgādina pa biesputru. Es tā pagriežos, ko tu gribi, lai es tev vāru biesputru? Es saku, man ir jāizdara vēl tas un tas, tu taču pats vāri. Bet es saprotu to, ka tajā brīdī man bija jāizvāra biesputra. Man bija jāvelta tas laiks, man bija jādod tas laiks, jo tā ir mīlestība. Kenets Heigans teica, ka viņš iesāka to praktizēt mīlestību ar to, ka viņš sāka sievai dot no sava šķīvīša vairāk, garšīgāk. Un tas ir grūti. Mūsu egoisms saka kaut ko citu. Man ir tik daudz darbi, man vēl ir jāizdara tas, un kamēr tu vārīsi to savu biesputru, es varēšu izdarīt savus darbus. Bet mans vīrs atbrauc mājās piektdien, un kamēr es strādāju piektdien,
bija 7 vakarā, un es līdz 10 strādāju. Un, kad es ienācu istabā, man bija izvārīta frikadeļu zupa. Un tā ir mīlestība. Vat tā ir mīlestība. Un, zināt, un citreiz liekas, tas tāda kristiete, bet viņš vairāk mīl. Un viņam vairāk ir Dievs citās lietās. Un es zinu, ka viņš būs šeit, un viss būs kārtībā, bet vienkārši mēs ar savu rīcību, ar to, kas mēs esam, mēs parādam, kā Dievs mīl. Un tu vari parādīt, kā Dievs mīl, un vari parādīt, kā viņš nemīl. Bet visā visumā viņš mīl, viņš tev ir iedevis. Tāpēc ej un dalies ar to. Āmen.